Apustuļa Pāvila vēstule Kolosiešiem. 1. nodaļa. Pāvils, pēc Dieva prāta Kristus Jēzus apustulis un brālis Timotejs svētajiem un ticīgajiem brāļiem Kristū, kas dzīvo Kolosā. Žēlastība jums un miers no Dieva, mūsu Tēva. Mēs pastāvīgi savās lūgšanās pateicamies Dievam, mūsu Kunga Jēzus Kristus Tēvam par jums, jo mēs esam dzirdējuši par jūsu ticību Kristum Jēzum un jūsu mīlestību uz visiem svētajiem, tās cerības dēļ, kas jums nolikta debesīs. Par to jūs jau agrāk esat dzirdējuši, kad klausījāties evaņģēlija patiesības vārdu, kas aizgājis līdz jums, jo tas visā pasaulē nes augļus un pastāvīgi aug arī pie jums, kopš tās dienas, kad jūs dzirdējāt un visā patiesībā izpratāt Dieva žēlastību. Epafra, mūsu mīļais darba biedris, jums to ir pasludinājis. Viņš, šis uzticīgais Kristus darbinieks, kas strādājis jūsu labā, arī mums ir stāstījis par jūsu mīlestību garā. Tāpēc arī mēs kopš tās dienas, kad esam par to dzirdējuši, pastāvīgi piesaucam Dievu savās lūgšanās, lai jūs, bagātīgi apveltīti ar garīgu gudrību un atziņu, visā pilnībā izprastu viņa gribu. Tad jūsu dzīve būs mūsu Kunga cienīga un viņam viscaur patīkama, un jūs nesīsit augļus ar visāda veida labiem darbiem un pieaugsit Dieva atziņā. Bet viņš savā godības varenībā jūs bagātīgi apveltīs ar spēku būt izturīgiem un pacietīgiem, un jūs ar prieku pateiksieties Tēvam, kas jūs darīs cienīgus dabūt savu tiesu pie svētajo mantojuma gaismā. Viņš mūs ir izrāvis no tumsības varas un pārcēlis savu mīļā dēla valstībā, kurā mums dota pestīšana, grēku piedošana, jo viņš ir neredzamā Dieva attēls, visas radības pirmdzimtais. Viņā radītas visas lietas debesīs un virs zemes, redzamās un neredzamās, gan troņi, gan kundzības, gan valdības, gan varas. Viss ir radīts caur viņu un uz viņu, bet viņš pats ir pirms visa, un viss pastāv viņā. Viņš ir savas miesas, proti, draudzes galva, sākums, pirmdzimtais starp mirušiem, lai starp mirušiem būtu pats pirmais. Jo visai Dieva pilnībai labpatika iemājot viņā, lai caur viņu un uz viņu salīdzinātu visu, nodibinot ar viņa krusta asinīm visu starpā mieru, gan debesīs, gan virs zemes. Arī jūs, kas kādreiz bijāt atsvešinājušies un ienaidā ar Dievu savu sirdsprāta un ļauno darbu dēļ, viņš tagad salīdzinājis savā cilvēciskā miesā izciestams nāvi, lai jūs svēti, bez kļūdām un nevainojami varētu stāties viņa priekšā, ja tikai paliksit savā ticībā stipri un nesatricināti, un nenovērsīsities no cerības, kas ir dota evaņģēlijā, kuru jūs esat dzirdējuši. Tas ir sludināts visai radībai apakš debesīm, un tam arī es, Pāvils, kalpoju. Tad es esmu līgsmis savās ciešanās, kuras nesu jūsu labā, piepildīdams to, kas vēl trūkst no Kristus ciešanām.
savā miesā par labu draudzei, kas ir viņa miesa. Viņas kalpes esmu kļuvis pēc tam amata pilnvarām, ko Dievs man devis, lai pie jums tiktu piepildīts Dieva vārds, noslēpums, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem. Viņiem Dievs gribējis darīt zinām, cik varen liela ir šī noslēpuma godība pagānu starpā, proti Kristus jūsos, apskaidrošanas cerība. Viņu mēs sludinām, paskubinādam ikvienu cilvēku un mācīdam ikvienu cilvēku visā gudrībā, lai ikvienu cilvēku darītu pilnīgu Kristu. Par to arī es cīnos, strādādams viņa varā, kas manī darbojas ar spēku. 2. nodaļa. Jo es gribu, lai jūs zinātu, cik karsti es cīnos par jums un tiem, kas dzīvo Laodikejā, kā arī par visiem citiem, kas manu miesīgo vaigu nav redzējuši. Viņu sirdīm jātop stiprinātam ar mīlestības pilnu pamācību, lai viņi bagātīgi iegūtu atziņas pilnību un izprastu Dieva noslēpumu, proti Kristu, kurā apslēptas visas gudrības un atziņas bagātības. To es saku, lai neviens jūs nemaldinātu skaistiem vārdiem, jo kaut gan es miesīgi esmu tālu, tomēr garā es esmu pie jums un ar prieku redzu, kādā vienībā un kādā spēkā jūs stāvat ticībā uz Kristu. Tad nu Kristu Jēzu pieņēmuši, dzīvojiet viņā, sakņodamies viņā, augdami viņā, stipri kļūdami ticībā, kurā esat mācīti, pāri plūzdami savā pateicībā. Uzmaniet, ka neviens jūs nesagūst ar savu filozofiju un tukšu maldināšanu, kas balstās uz cilvēku mācībām un pasaules pirmspēkiem, bet ne uz Kristu. Viņā mājo visa Dieva pilnība miesā, un viņā arī jūs esat kļuvuši pilnīgi, jo viņš ir galva visām varām un spēkiem. Viņā jūs arī esat apgraizīti, ne cilvēku rokām, bet Kristu apgraizīti, un tā tikuši vaļā no savas grēcīgās dabas. Kristībā līdz ar viņa aprakti un viņā līdzi uzmodināti, ticēdami Dieva spēkam, kas viņu uzmodinājis no miroņiem. Jūs, kas bijāt miruši savos pārkāpumos un savā neapgraizīšanā, viņš līdz ar to darīs dzīvus, piedodams mums mūsu pārkāpumus. Viņš izdeldējis pret mums vērsto parādu rakstu ar visām tā prasībām un paņēmis to no mūsu vidus, pienaglodams pie krusta. Tā viņš atbruņojis visas pretvaras, tās atklāti kaunā likdams un Kristu uzvaru svinēdams par viņām. Tāpēc, lai neviens jūs netiesā ēdienu un dzērienu dēļ, vai sakarā ar svētkiem, jauno mēnesi vai sabatu. Šīs lietas ir nākamo lietu ēna, bet miesa pieder Kristu. Nevienam nav tiesības atņemt jums jūsu balvu, kaut arī tas atrod patiku pazemīgā kalpošanā eņģeļiem, un kaut arī tas lepojas ar parādībām, ko viņš redzējis. Tāds bez pamata kļūst iedomīgs savā miesas prātā un neturas pie galvas, no kuras ar saišu un dzīslu palīdzību visa miesa tiek vienota un kopā saturēta un aug Dieva augumā. Ja nu jūs esat ar Kristu nomiruši pasaules pirmspēkiem, ko tad jūs,
it kā vēl dzīvodami pasaulē. Uzņematies priekšrakstu jūgu, cilvēku baušļus un mācības, kā piemēram, tev nebūs aizskart, tev nebūs baudīt, tev nebūs pieskarties. Visas šīs lietas ir lemtas iznīcībai, tās tērējot. Tam gan ir gudrības slava tur, kur ir pašizdomāta dievkalpošana, pašpazemošanās un miesas mērdēšana, bet patiesībā tām nav nekādas vērtības, jo tās dot apmierinājumu vienīgi miesai. 3. nodaļa. Ja nu jūs ar Kristu esat augšām celušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Savas domas vērsiet uz augšu, ne uz zemes lietām, jo jūs esat miruši, un jūsu dzīve līdz ar Kristu apslēpta Dievā. Kad atspīdēs Kristus, jūsu dzīvība, tad arī jūs atspīdēsiet līdz ar viņu. Tāpēc nonāvējiet sevī to, kas pieder zemei, netiklību, nešķīstību, kaisli, ļauno iekāri un mankārību. Tā ir elku kalpība. Viņu dēļ nāk Dieva dusmība pār nepaklausības dēliem, kuru vidū arī jūs kādreiz esat staigājuši, kad jūs vēl tanīs dzīvojāt. Bet tagad visu to atmetiet – dusmas, ātrsirdību, ļaunprātību, zaimus un nekaunīgas runas, kas ir jūsu mutē. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus, un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tur vairs nav ne grieķa, ne jūda, ne apgraizīšanas, ne neapgraizīšanas, ne barbara, ne skita, ne verga, ne brīvā, bet viss un visos Kristus. Tad no kā Dieva izredzētie, svētie un mīļotie, tērpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā, pacietībā, kā jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vienam ir ko sūdzēties par otru, tāpat kā mūsu kungs jums piedevis, piedodiet arī jūs. Un pāri visam tam, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite, bet Kristus miers, lai valda jūsu sirdīs, jo tam jūs esat aicināti kā viena miesa. Esiet pateicīgi. Kristus vārds, lai bagātīgi mājo jūsos. Pamācait un paskubinait cits citu visā gudrībā ar psalmiem, himnām un garīgām dziesmām, žēlastībā dziedādami savās sirdīs Dievam. Un visu, ko vien jūs darāt vārdos vai darbos, to visu darēt Kunga Jēzus vārdā, pateikdamies Dievam Tēvam caur viņu. Sievas, esiet paklausīgas saviem vīriem, tā tas pieklājas tā Kunga draudzē. Vīri, mīliet savas sievas un neesiet skarbi pret viņām. Bērni, klausait saviem vecākiem visās lietās, jo tas patīk tam Kungam. Tēvi, nekaitinait savus bērnus, lai tie netop bailīgi. Kalpi, klausait visās lietās saviem laicīgajiem kungiem, nevien acu priekšā kā tādi, kas cilvēkiem grib izpatikt, bet ar neviltotu sirdi, Kristus bijībā. Visu, ko darāt, darīt no sirds, it kā savam Kungam un ne cilvēkiem, jo jūs zināt, ka tas Kungs par atmaksu jums dos debesu mantojumu. Jūs jau kalpojat savam Kungam, Kristum, kas nepareizi darījis, dabūs pelnīt to atmaksu,
tur neuzlūko cilvēka vaigu. 4. nodaļa. Kungi, kā tas ir pareizi un taisnīgi, tā daraiet saviem kalpiem. Jūs zināt, arī jums ir Kungs debesīs. Esiet pastāvīgi lūgšanās, esiet ar tam nomodā ar pateicību. Reizē lūdziet arī par mums, lai Dievs mūsu sludināšanai atvērtu durvis, kas varētu sludināt Kristus noslēpumu, kurā dēļ esmu vāžās, un lai es to varu darīt zināmu, kā tas man pienākas. Izturieties gudri pret tiem, kas nepieder pie draudzes. Izmantojiet šo laiku. Jūsu runa, lai aizvien ir tīkama ar sāli sālīta, lai jūs zinātu, kā ikvienam atbildēt. Visu, kas attiecas uz mani, jums darīs zināmu mīļais brālis Tihiks, uzticamais kalps un biedris tā kunga darbā. Viņas jau tāpēc pie jums esmu sūtījis, lai jūs dabūtu zināt, kā mums klājas, un lai viņš stiprinātu jūsu sirdis. Kopā ar uzticamo un mīļoto brāli Onēzimu, kas ir no jūsu vidus. Tie jums visu darīs zināmu, kas šeit notiek. Jūs sveicina mans cietuma biedris Aristarhs un Marks, Barnabas brāļa dēls. Par viņu jūs jau esat saņēmuši aizrādījumus. Kad viņš ieradīsies pie jums, uzņemiet to. Un Jēzus saukts Justs, vienīgie darba biedri Dieva valstības lietās no apgraizīto vidus. Viņi bijuši mani iepriecinātāji. Jūs sveicina vēl Epafra, kas ir no jūsu vidus, Kristus Jēzus kalps, kas pastāvīgi cīnās par jums savās lūgšanās, lai jūs kļūtu pilnīgi un ar visu pārliecību stāvētu par to, kas ir Dieva griba. Es varu apliecināt, ka viņš daudz pūlas par jums un par tiem Laodikejā un Hierapolē. Jūs sveicina mīļais ārsts Lūka un Dēma. Sveicinājiet brāļus Laodikejā un Nimfu ar viņas mājas draudzi. Kad jūs šo vēstuli būsit izlasījuši, parūpējieties, lai tā tiktu lasīta arī Laodikejas draudzē, bet to, kas nāks no Laodikejas, lasiet arī jūs. Bet Arhipam es lieku sacīt, skaties, ka tu izpildītu kalpošanu, kuru saņēmi tai kungam. Sveiciens ar manu Pāvila paša roku. Pieminiet manas važas, žēlastība ar jums.